Nākamais sižets saistīts ar gatavošanos turpināt ISAF operāciju Afganistānā. Dažu mēnešu laikā mūsu karavīru pamatvienība manevra Rota dosies uz Mazarī Šarifu. Tieši tur turpināsies operācija, jo Meimanu esam atstājuši. Tā turpmāk ir Afganistānas Nacionālās armijas pārraudzībā. Jauna vieta, jauni uzdevumi. Būsim Ziemeļu valstu Zviedrijas, Somijas, Norvēģijas un Latvijas kopīgā vienībā. Būtībā tas būs jauna pieredze, jo darbosimies jaunā apvidū, nedaudz izmainīsies uzdevumi un noteikti arī situācija būs atšķirīga kā Meimanas provincē. Pagaidām apmācību veltīta 3 lieliem blokiem, tas ir ātrās rēģēšanas vienības, konvoja eskorti un vēl lielu uzmanību pievērsīsim sadarbībai ar vietējiem spēkiem. Uzdevumi nemainās. Lielos vilcienos viņi ir apzināti, kuru pildam, un pašreiz jau brīdi apakšvienība tam gatavojas. Apvidus un laika apstākļi, kas ietekmē uzdevumu izpildi sevišķi ziemas apstākļos, tiks analizēti uz vietas, atkarībā no apstākļiem, arī tiks pieņemts lēmums, kādā sastāvā, kādiem transporta līdzekļiem un kādu uzdevumu ir izpildām. Apmācības procesā tiek izspēlētas visdažādākās iespējamās militārās situācijas, kas var rasties uzdevuma laikā. Šobrīd, esot ārpus pamatbāzes, dominējošā virsotnē, ir izveidotas aizsardzības pozīcijas. Karavīri te ir bijuši vairākas dienas, tālāk tiek plānots nākamais uzdevums. Tālāk mums ir jāveic pārunas ar Afganistānas policijas checkpointa komandieri. Bet tas jau pēc kaut kāda laika? Ja, tas ir pēc kāda laika, jā. Aptuveni pēc 2 stundām. Jūs kaut kā īpaši gatavojaties šīm pārunām, ja tas tā vienkārši šobrīd jūs esat ieņēmuši aizsardzības pozīcijas un novērošanas? Tad uz šīm pārunām, principā, vada lielākā daļa personāla loma ir nodrošināt perimetru drošību un pašas pārunas veicu es. Tad gatavošanās process pa lielam notiek visu laiku. Tur ir jāsagatavo plāns tieši man, kā es veicu pārunas. Un atbildīgās personas tad gatavojās, kā viņas nodrošinās perimetru drošību pārunu laikā. Kā jau teicām, šajā nocietinājumā ir izveidotas aizsardzības pozīcijas. Vienība to plāno atstāt, tādēļ arī noteiktas procedūras, kas jāievēro aizejot no pozīcijām. Jāizrauk ciet visi ierakumi, jāsavāc aiz sevīm dažādi veidi atkritumi, lai pretinieks nevar spriest par to, cik liela vienība te ir bijusi un cik ilgi viņa šeit ir uzturējusies. Plus var pateikt par ierakumiem, kāpēc viņi tiek rakti ciet, lai pretinieks neizmanto šīs pozīcijas savā labā vai arī neievieto tur improvizētās sprākstvielas, ja nākamreiz kāda no ISAF vienībām mēģinās ieņemt šīs pašas pozīcijas. Arī Afganistānā mēdz būt ziema, pie tam augsta. Tiesa, šī vienība būs Afganistānā tās siltajā laikā, tomēr ziemas apmācība kopumā dod papildus stresu un gatavo tam, ka komfortabli nebūs. Karavīri pozīcijās gulēja 2 naktis. Mums bija NATO gultiņas. NATO gultiņas? Jā, izklājām. Stām arī gulējām. Guļamais, ja vienkārši jebkā? Tieši tā, guļamais. Nu, kā bija? Nu, tīri labi. Sniegs sniga? Sniegs nesniga. Augsts? Ciešam. Ne, pārāk augsts nebija liels mīnus ārā. Kāds ir jūsu ieteikums varbūt citiem, kam iznāk gulēt, kas būtu jāievēro, kas būtu jādara? Labs guļamais. Kā jūs darījāt, kaputs uz galvas, kā zābak kājās, kā jūs darījāt, kā gulējāt? Nē, zābaks nevilk. Jo zābaks liek guļamaisā, liekais mitums arī krājās un līdz ar to nav tas ieteicams. Šajā mācību uzdevumā virsseržants Aivis Ozoliņš veica plānošanas darbus un kontrolēja, kā tos izpilda. Viņš arī, protams, drīkst vērtēt, vai karavīri gatavi uzdevumiem. Man nav pamata uzskatīt, ka ja kaut viens no šiem karavīriem nebūtu gatavs doties šobrīd misijā. Un to vislabāk parādīs noslēguma 2 nedēļas kopējās mācības, kas būs arī kā gala vērtējums šim te kontingentam. Tur arī izšķirsies, ja tiks pateikts gala vērtējums par viņu gatavību doties misijā. Es uzskatu, viņi ir un būs gatavi.